Labdien! Prieks visus redzēt tādā kuplā skaitā. Jā, tad varbūt lēnā garā sāksim apskatīties uz to, kas tad īsti ir ITILs, kā viņš palīdz pārvaldīt pakalpojumus, jā, tādus pakalpojumus, kurus tad atbalsta IT risinājumi. Jā, tad pasīsimies, ko tad ITIL vispār nozīmē, kas tas ir pa zvēru, no kurienes viņš ir radies. Jā, un tad varbūt sāksim ar to, kas tad ITIL ir un no kurienes ITIL vispār nāk. Un ITIL pirmsākumi ir meklējami apvienotajā karalistē. Jā, tātad 80. gadu beigās ir izveidojusies šī metodoloģija, jā, un tad te paši pirmsākumi, ja kāds atcerās tie no vēstures, tad bija tās neliels kariņš starp Argentīnu un Lielbritāniju. Un šī kara laikā kuģi brauca no Anglijas uz Dienvidameriku, un uz šiem kuģiem jau tajā laikā bija datori. Jā, tie bija lieli datori, mainframe veida datori, un viņi tika čubināti un viņi tika darbināti. Un pēc šī kara darbības rezultātā tika veikta analīze. Tika veikta analīze par to, kas bija labi, kas bija tas labās prakses, kuras būtu jāpārņem visā kara flotē. Lūk, un tad viens no šādiem secinājumiem bija, ka daži kuģi brauc ātrāk un šāva precīzāk, tāpēc, ka viņi labāk mācīja lietot šo datoru, kas bija uz šī kuģa. Jā, un no šīs bāzes tad izveidojās šīs pirmās ITIL rokas grāmatas vai pirmās ITIL vadlīnijas par to, kā tad ir labi darbināt datoru. Jā, tātad kā labi darbināt šo mainframe, lai viņš būtu pēc iespējas efektīvāks. No kara flotes tas pārcēlās visu Anglijas militāro sektoru un kaut kādā brīdī 80. gada beigās publiskā pārvalde Lielbritānijā saprata, bet kāpēc tikai militāristiem? Arī civildienestā mums ir ļoti daudz datoru un vajadzētu arī šajā sadaļā dators efektīvi pārvaldīt. Un tika publicētas šīs te vadlīnijas, kā tad efektīvi pārvaldīt šo te mainframe. Jā, un tādā veidā šajā 89. gadā tika publicētas pirmās ITIL grāmatas. Un tajā laikā ITIL bija saīsinājums no vārdiem IT vai informācijas tehnoloģijas infrastruktūras bibliotēka. Jā, tad ITIL atšifrējās kā IT Infrastructure Library. Jā, pēc būtības tās šeit minētas grāmatas, grāmatas bija tādas burtnīciņas. 12 burtnīciņas, kurās bija aprakstīts, ko tad ar šo mainframe var darīt. Jā, tas bija šis ITIL pirmsākums. Tas, kas ir rezultāts šim pirmsākumam, ir tas, ka ITIL joprojām ir angļu valodā. ITIL joprojām ir ne vienkārši angļu valodā, bet British English. Jā, tad šis te sākotnējais angļu vai apvienotās karalistes fonds ir radījis to, ka arī visi materiāli, arī eksāmens, par kuru mēs parunāsim nedaudz tālāk, jā, visi šie materiāli ir angliski, arī kursos materiāli ir angliski, eksāmens ir angliski un ne vienkārši angliski, bet šajā apvienotās karalistes angļu valodā, kas uzliek savu nelielu specifiku. Jā, tad ITIL nepārtraukti ir attīstījies un nepārtraukti ir pilnveidojies, sekojot līdzi tām jaunajām tendencēm, kas tad vispār ir notikušas IT jomā. Jā, un kā mēs redzam, tad 2000. radās jauna ITIL versija vai versija 2. Un versijas 2 pamatlieta, kas parādījās versijā 2, bija tas, ka bija notikusi tehnoloģiskā revolūcija. Ja mēs pirms tam runājām par mainframeiem un lielajiem datoriem, pie kuriem pieslēdzās dumji termināli, tad tagad ir notikusi revolūcija un ir PC server infrastruktūra. Jā, tad ir kaut kāds galda dators, kas ir pietiekoši jaudīgs, lai varētu veikt kaut kādas skaitļošanas darbības. Un šīs te infrastruktūras uzturēšana ir nedaudz savādāka, kā tas bija tajā laikā, kad tas viss darbojās uz mainframe. Jā, tad ITIL versija 2 radās šīs tehnoloģiskās revolūcijas kontekstā, un viņi sastāvēja primāri no 2 grāmatām. Ja, tad visa biblioteka primāri sastāvēja no 2 grāmatām, kas bija service delivery un service support. Ja, tad pakalpojumu piegādes un pakalpojumu atbalsta darbības. Ja, tad šeit mēs vairāk fokusējamies to, kā tad šo infrastruktūru darbināt. Ja, tad joprojām pamat uzsvars ir uz infrastruktūru. Joprojām mēs atšifrējam, ko šie ITIL burtiņi nozīmē.
Jā, tad laikam ejot uz priekšu, atnāca 2007. gads, parādījās jauni koncepti, parādījās tādas lietas kā dzīves cikla pieeja. Jā, ITILs iestrādāja sevi vai adoptēja dažādas kvalitātes vadības procesus, jā, palika vispārīgāks un sāka runāt jau vairāk par to, kā mēs strādājam ne tikai ar infrastruktūru, bet kā mēs strādājam vispār ar sistēmām. Jā, parādījās šis dzīves cikla modelis, kas pateiks, ka vienā momentā viss, ko mēs esam radījuši, ir pats modernākais un pats jaunākais un pats progresīvākais. Un kaut kādā brīdī tieši tas pats risinājums ir pats vecākais, pats dārgākais un pats neefektīvākais. Jā, tad šī dzīves cikla principa pieeja gan sistēmām, gan infrastruktūrai tika pielāgota šajā 2007. gada versijā vai versijā numur 3. Versija numur 3 tika updatota 2011. un šeit pie ITIL šīs IT pasaules nāca klāt jauns aspekts, tika pievienota šī biznesa sapratne. Jā, tad tas, ka mēs darbinam IT, mēs nedarbinam IT, tāpēc, ka mums patīk IT, mēs darbinam IT, tāpēc, ka tas ir vajadzīgs kaut kādiem darbības procesu atbalstam. Jā, tad mums ir jāsaprot, kas īstenībā ir šo sistēmu lietotājs, kas šim lietotājam ir būtiski un kā mēs šo izmantojam, kā IT izmanto šos mūsu pakalpojumus, mūsu IT risinājumus savu labumu sasniegšanai, jā, vai savu mērķu sasniegšanai. Jā, tad šī tiešā vai ciešā sasaiste tam, ko dara IT cilvēki, ar to, kas ir vajadzīgs organizācijai kopumā. Jā, šis sasaistes moments tika atzīts un tika pateikts, ka tiešām ir ļoti būtiski tas, ka mēs saprotam, kā tad bizness lietos mūsu risinājumus. Attīstoties lietām, 16. gadā tika publicēta virkne ar pamatprincipiem. Un pamatprincipi nosaka to, kā tad mums, kā pakalpojumu sniedzējiem, ir jāuzvedās, kā mums ir jāorganizē savs darbs, pēc kādiem principiem mēs vispār veidojam savu iekšējo pakalpojuma piegādātāja kultūru. Jā, tas šis kultūras aspekts tajā, kas mums ir svarīgi, kas mums ir būtiski. Jā, un kas ir šie pamatprincipi, mēs paskatīsimies nedaudz vēlāk, jā, bet šie pamatprincipi joprojām ir lielā mērā aktuāli arī ITIL 4. Un ITIL 4, kā mēs redzam, ir 18. gadā. Un ja mēs atceramies, kas ir noticis 18. gadā, notika kārtējā lielā tehnoloģiskā revolūcija. Mēs sākām runāt par mākslīgo intelektu, mēs sākām runāt par mākoņiem, mēs sākām runāt par infrastruktūru, kur kaut kas stāv manā datu centrā, kaut kas stāv lietotājiem uz galda un kaut kas dzīvo mākonī. Jā, un visi šie risinājumi ir savstarpēji saistīti. Jā, tad tas, par ko mēs runājam ITIL 4 kontekstā, jau ir tas, kas ir šī pakalpojuma piegādes sistēma. Jā, tad šeit mēs runājam par tieši šo sistēmas elementu, jā, kas sastāv no savstarpēji saistītiem elementiem un kā šie elementi strādā kopā ar mērķi sasniegt šo vērtību, labumu, kas ir nepieciešams biznesam. Jā, tad ITIL 4 jau runā ne tik daudz par infrastruktūru, ne tik daudz par IT lietām, bet kā vispār par pakalpojumu sniegšanu un kā pakalpojumu piegādātājiem ir jāstrādā ar savu klientu, ar saviem lietotājiem, ar sponsoriem, jā, vai šiem ieinteresētajām pusēm. Jā, tad kā mēs organizējam savu iekšējo un ārējo sadarbību ar visiem iesaistītajiem spēlētājiem pakalpojumu sniegšanas ietvarā. Jā, un sākot ar ITIL 4, mēs pat īsti vairs nešifrējam vaļā šos burtiņus, jo ITIL mūsdienās ir daudz vairāk nekā IT infrastruktūra. Jā, tad par šo IT infrastruktūru viņa varbūt ir fonā, viņa ir vēsturiski, tie burtiņi nemainās, lai mēs saglabātu šo brandu, lai mēs saglabātu šo terminoloģiju skaistu un pēctecīgu, joprojām lietojam šo vārdiņu ITIL, bet ITIL 4 jau ir daudz plašāks nekā tikai un vienīgi šī infrastruktūra. Mēs runājam par sistēmu, par kuras ietvarā mēs nodrošinām efektīvus pakalpojumus, pakalpojumu patērētājiem, pakalpojumus, kas ir pielāgoti biznesa vajadzībām, pakalpojumus, kas ir piemēroti vai pielāgoti šī brīža vajadzībām. Jā, tad ITIL pēc būtības ir tāds ietvars, jā, vai angliskais framework. Jā, tad ietvars, kurā tad ir vadlīnijas, kas
palīdz organizācijām efektīvi vadīt vai pārvaldīt pakalpojumus tajā mūsdienu moderno tehnoloģiju pasaulē. Un jēgpilni izmantojot visas tās tehnoloģiskās iespējas, kuras mums sniedz šie te risinājumi. Jā, tad kas tad ir tas pakalpojums? Jā, ja mēs runājam par to, ka ITIL ir vajadzīgs pakalpojumu piegādātājiem, jā, kā organizēt savu darbu, jā, bet pirmais jautājums, uz ko mums ir jāatbild, kas tad ir tas pakalpojums, kādēļ tas pakalpojums pastāv un kāda no šī pakalpojuma vispār ir jēga, jā, kādēļ mēs darām to, ko mēs darām. Jā, un tas, kas mums ir jāsaprot, un tas, ko ITIL ļoti uzsver, jā, ir tas, ka pakalpojums tas ir tikai līdzeklis. Tas ir veids, kā mēs sasniedzam šo te vērtību, kas ir būtiska mūsu organizācijas darbībai. Jā, un vēl viens ļoti būtisks aspekts ir, ka mēs saprotam, kas ir šī vērtība, mēs saprotam, kas ir tas labums, ko sniedz mūsu pakalpojums, bet pakalpojumu piegāde, jā, un viss šis pārvaldības ietvars nav tikai un vienīgi pakalpojuma piegādātāja atbildība, bet tā ir aktīva kopdarbība. Jā, starp pakalpojumu piegādātāju un pakalpojumu patērētāju. Jā, tad tikai abām pusēm aktīvi kopīgi strādājot, mēs varam nonākt pie labākā rezultāta. Ja, un ITIL stāsta, kā tad organizēt šo kopdarbību, kā mēs varam atpazīt šos galvenos spēlētājus, kā mēs ar viņiem veidojam attiecības, kā mēs uzturam šīs attiecības dzīves, ja, kā mēs savu pakalpojumu pārvēršam no pakalpojuma piegādes, pārvēršam par kopdarbību, kura rezultējās vērtībā, kas ir būtiska mūsu pakalpojumu patērētājiem un būtiska tieši šajā brīdī. Jā, saprotot, ka šī te vērtība ir laikā mainīga. Jā, tad ar šo te pakalpojumu piegādi abas puses aktīvi strādā, lai sasniegtu klientam vēlamos rezultātus. Ja? Un mēs klientu atbrīvojam no kaut kādām specifiskām izmaksām vai specifiskiem riskiem, jo mēs kā IT cilvēki labāk zināsim, kā pirkt dators, kā nopirkt pareizu datoru, atbrīvojot klientu no riska, ka viņš nopirks neatbilstošu dators tiem uzdevumiem, kuri viņam ir jāveic. Ja? Vai mēs zinot, kā strādā IT tirgus, spēsim efektīvāk nopirkt, licences, nekā to spētu izdarīt klients pats, ja viņš nezinātu, kā tad šīs te tirgus īsti strādā. Ja? Tad pakalpojums ir darbības, kuras mēs veicam kopā ar pakalpojumu patērētāju, ar mērķi radīt vērtību, sasniegt šos rezultātus, kas klientam ir vajadzīgi. Un pēc būtības pakalpojumu pamatā ir mūsu vai pakalpojumu sniedzēja risinājumi vai produkti. Ja, tad produkts ir kaut kas, ko mēs papildinām ar noteiktām darbībām, sniedzot atbalstu, sniedzot konsultācijas, piešķirot tiesības vai piešķirot resursus, kas ir nepieciešami, lai lietotu šo produktu. Ja, tad apčubinām vai pakārtojam šim produktam klāt vēl virkni dažādu darbību, un šo visu mēs iepakojam kā savu pakalpojumu. Ja, un tad šādā veidā mēs šo pakalpojumu sniedzam saviem pakalpojumu patērētājiem. Ja, tad kas mums šeit ir pats būtiskākais? Ja, pats būtiskākais ir tas, ka mēs šo pakalpojumu radam ar mērķi veicināt vērtību. Ja, un ITIL mums iedod konkrētu definīciju. Un kursa laikā varēs uzzināt arī par konkrētu formulu, kā mēs šo vērtību mēram un kā šo vērtību sasniedzam. Bet tas, kas ir būtiski, ja, tad vērtība ir subjektīva. Ja, vērtība, ja šeit redzam šo definīciju, tad vērtība ir priekšstats par kaut kā priekšrocībām, liederīgumu vai svarīgumu. Ja, tad vērtība ir subjektīva pēc savas dabas, bet tas, kas mums ir būtiski, un tas, par ko runā ITIL, kā mēs šo vērtību uzzinām, kā mēs viņu identificējam, kas ir tie cilvēki, kuru priekšstats nosaka šo vērtību. Ja, un tā vērtība, vieniem tas ir kaut kāda pēc iespējas vienkāršāka vai pēc iespējas ērtāka sistēma, ar pēc iespējas labāku klienta pieredzi. Kādam citam tās būs izmaksas. Ja, šim lietotājiem pats būtiskākais būs, lai pakalpojums būtu pēc iespējas lētāks vai otrādi, pēc iespējas dārgāks. Ja, jo viņam ir jāparāda, ka viņam ir pats dārgākais pakalpojums. Ja. Tāpat kā man jāparāda, ka man ir Lamborghini vai Ferrari, tāpat man jāparāda, ka man ir pats dārgākais iespējamais pakalpojums, zelta pakete plus ar dimantiņiem.
Ja? Kādam ir svarīgi, ka ir kaut kāds noderīgums, ka šis pakalpojums ir izmantojams un ir jēgpilns. Ja? Tad tas, kas katram ir svarīgi, atšķirsies. Tas, ko Aitels pasaka, mums ir jāidentificē cilvēki, kuru priekšstats ir tas, kurš reāli noteikti šo pakalpojumu vērtību. Kas tad ir tas cilvēks, kas izvēlēties tieši mūsu pakalpojumu, un nevis mūsu konkurentu pakalpojumu, vai neaizies pie ārpakalpojuma. Ja, tad Aitels pastāsta, kā mēs šos cilvēkus identificējam, kas ir šie cilvēki, kā mēs ar viņiem strādājam, kā mēs veidojam ar viņiem šīs attiecības. Ja, un tas, kas ir būtiski, ja šajā attiecību veidošanas kontekstā, ir tas, ka šī vērtība ir laikā mainīga. Ja, mainās klienta vajadzības, mainās klienta prioritātes, mainās ārējā ekonomiskā vide vai ārējā politiskā vide. Ir mums kaut kāds, 2008. vai 2009. gads, visiem ir svarīgas tikai un vienīgi izmaksas. Jā, tas pakalpojums var būt ļoti slikts, bet viņš ir pats lētākais, un tāpēc visi izmanto pašu lētāko. Jā, sākās pēdējā laika ģeopolitiskie noteikumi, visiem pamat prioritāte ir drošība. Jā, nav tik būtiski, cik tas pakalpojums maksā, bet pats būtiskākais, ka viņš ir drošs, ka neviens nespēs piekļūt mūsu datiem, un mēs spēsim izturēt jebkuru kiberuzbrukumu. Jā, tad tas, kas ir būtiski veidojot šīs attiecības, ir nepārtraukti turēt roku uz pulsa, jā, un sakot līdzi tam, kas tad ir tā vērtība mūsu klientam dotajā brīdī. Kas mums kā pakalpojumu piegādātājiem jādara, lai mēs joprojām būtu vēlami, vai mūsu pakalpojums būtu vērtīgs mūsu pakalpojumu patērētājiem. Ja? Tad Aitel runā par to, ka mums ir jāatpazīst šī vērtība, ka mums ir jāveido attiecības ar vērtību turētāju, un mums ir jāidentificē šis vērtības turētājs. Un tas, ko saka Aitels, ka vērtības turētājiem ir jābūt vārdam un uzvārdam. Tas nevar būt vispārēja loma, mārketinga departaments, vai pārdevēja komanda. Tātad vērtības turētājs vienmēr ir ar vārdu un uzvārdu. Tas ir Jānis Bērziņš no valdes. Viņš ir vērtības turētājs. Viņš ir tas, kurš pieņem lēmumu izmantot tieši mūsu pakalpojumu. Viņa vajadzības mums ir jāapmierina, ar viņu mums jāstiekās reizi mēnesī, lai pārbaudītu, vai tā vērtība joprojām ir tāda, kādu mēs esam kopīgi sākotnēji definējuši. Un no šī izriet arī tas, ka mēs tālāk ar viņu strādājam kopdarbībā, lai šī vērtība nekur nepazustu, lai viņa būtu visu laiku tajā līmenī, kas tad mūsu klientam ir svarīgi, tajā līmenī, par kuru klients mums maksā. Ja, mums nevajag arī pašu labāko pakalpojumu pasaules piegādāt. Mums ir būtiski samērogot to kvalitāti, ko mēs nodrošinām, ar izmaksām, kuras mēs radām. Un visā šajā ietvarā ļoti būtisks elements ir arī pārvaldīt lietotāja gaidas. Jā, tad mums ir jāuzliek šīs te gaidas tajā līmenī, kas atbilst mūsu spējām, kas atbilst izmaksām, kas atbilst tai kvalitātei, kuru mēs varam nodrošināt. Jā, tad šajā te sadarbībā, kopīgi runājot, diskutējot par pakalpojumu kvalitātes līmeni, par SLA, vai šo Service Level Agreement, mēs runājam par to, kas tad ir iespējams. Mēs strādājam ar šo te gaidu formulu. Jā, tad atceramies šo te vispārējo formulu, jā, kad klienta apmierinātība ir klienta pieredze, no kuras tiek atņemtas gaidas. Ja, un ja gaidas bija pārāk augstas, tad vienalga, cik labu rezultātu mēs sniegsim, klients būs neapmierināts. Ja mēs esam apsolījuši klientam Ferrari, bet atvedam viņam BMW, tad viņš būs neapmierināts. Ja mēs esam apsolījuši klientam, Ladu un atvedām BMW, klients būs ļoti apmierināts. Ja? Tad mums ir jānodefinē šī vērtība un ar klientu godīgi un atvērti jāpārunā, kas tad ir praktiski iespējams. Neapsolot par daudz, vienlaicīgi līdzsvarojot izmaksas ar to vērtību vai to kvalitāti, kuru mēs nodrošināsim. Ja, un šī te izsvarošana vai līdzsvarošana, ir šie te vērtības svari. Ja, tad vērtību svari, kuros mēs, vai svaru kausi, kuros mēs ieliekam to pakalpojumu, kuru mēs sniedzam, salīdzinām ar to labumu, kuru mēs ģenerējam, lai klientam šis te vienādojums, vai šis te līdzsvars nostājās tajā pozīcijā,
vai izsvarojās tā, ka tas, ko mēs sniedzam, viņam šķiet labāk, nekā ja viņš to darītu pats. Jā, tad uz šiem svariem mēs liekam tādas lietas kā izmaksas un riski. Izmaksas, kuras mēs noņemam klientam, jā, vai izmaksas, no kurām mēs klientu atbrīvojam, piemēram, viņam nav jāpērk datori pašam. Bet vienlaicīgi izmaksām ir šī duālā daba. Jā, mēs no vienas puses klientu no izmaksām atbrīvojam, no otras puses mēs radām jaunas izmaksas. Jā, tad mēs nopērkam datorus un tālāk viņam šos datorus piegādājam. Datori jebkurā gadījumā jāpērk. Bet tas, kur ir tas labums, ja klients pats pirks šos datorus, viņš samaksās dārgāk, jo viņš varbūt pirks mazākā apjomā, vai viņš nezinās visus specifiskās datoru iepirkuma lietas, kuras mēs zinām labāk. Jā, mēs pērkam lielākā apjomā dators, līdz ar to viens dators mums ir lētāk. Mēs zinām labāk, mākam labāk strādāt ar piegādātājiem, un tāpēc mums būs zemāka cena, un mēs galā zinām, kurā brīdī konkrētiem piegādātājiem beidzās finanšu gads, un mēs varam no viņa dabūt lielāku atlaidi pirms finanšu gada beigām, nekā sākoties jaunam finanšu gadam. Jā, tad mums ir kaut kādas mūsu organizacionālās spējas vai zināšanas, kas mums ir ekskluzīvas, kuru dēļ mēs, veicot šo pašu darbību, izdarīsim to lētāk. Jā, tad svaru kausi nostājās mums par labu. Jā, klients paskatās, ok, ja es pats pirktu, tad būtu tik, ja es izmantoju šo ārpakalpojumu, tad tas ir lētāk. Jā, ja valdes loceklis pats pirktu datorus, viņi būtu dārgāk nekā, ja tu pērki IT vadītājs, kurš zina, kā strādā IT tirgus. Tas pats attiecās uz riskiem. Ja grāmatvedība pati pirks datorus, pastāv diezgan augsts risks, ka viņi nopirks dators, kas neatbilst grāmatvedības programmas vajadzībām. Mēs, kā IT speciālisti, zinām, kāda grāmatvedības sistēma tiek izmantota. Mēs zinām, kas ir tas labums vai kas ir tās prasības pret veiktspēju, pret atmiņas apjomu, pret cietā diska lielumu šajā konkrētajā scenārijā. Un spēsim šos riskus labāk apstrādāt vai labāk tikt ar šiem riskiem galā. Mēs spēsim nopirkt datoru, kurš atbilst visām drošības prasībām. Jā, tad atkal svara kausi, caur kuriem klients skatās uz mūsu pakalpojumu liederīgumu. Jā, tad skatāmies uz to, kas ir tie riski, kas būtu, ja klients darītu pats, pret to, ja mēs viņam palīdzam. Jā, tad atkal skatāmies, lai izsvarotu šos te svara kausus. Jo no vienas puses mēs šos specifiskos riskus noņemam, no otras puses mēs radām jaunus riskus. Jā, mēs radām riskus, ka mēs esam atbildīgi par iepirkumu, bet mēs saslimstam. Jā, mēs esam saslimuši un nekas nenotiek, un iepirkums notiek 2 mēnešus vēlāk nekā klientam ir vajadzīgs. Jā, tad arī riskiem, tāpat kā izmaksām, ir šī duālā daba. No vienas puses mēs vienus riskus noņemam, tādus tiešos riskus, ka nopirks nepareiz datoru, mēs noņemam, bet jaunus riskus mēs radām. Riskus par to, ka mēs kā pakalpojumu sniedzējs kaut ko neizdarīsim. Un atkal mums šeit jāstrādā ar mūsu pakalpojumu patērētāju, lai līdzsvarotu šo svara kausus par labu mūsu pakalpojumam. Jā, lai tie riski, kurus mēs noņemam, šistu biedējošāki nekā tie riski, kurus mēs radām. Jā, un šīs te vienādojums vai šī te svaru kausu darbība vai svēršana notiek nepārtraukti. Un tajā brīdī, ja tie svaru kausi aiziet nepareizā virzienā, jā, tād klients var pieņemt lēmumu neturpināt ar mums sadarbību, aiziet pie mūsu konkurentiem, varbūt atteikties no ārpakalpojumu un sākt darīt kaut kādas lietas pats, jā, un šo ietekmē arī kopējie ārējās vides faktori, jā, un ir tādi lieli viļņi, kad vienā brīdī visi aiziet uz outsourcingu, tad nākamajā brīdī visi iet atpakaļ uz insourcingu, un tad atkal iet uz outsourcingu. Jā, tad šī te kustība, tirgus tendences ir arī dzenu laikā mainīgas un fluktuējošas. Mums šajā vidē tad ir jāsaprot, kas tad ir tas, kādēļ mūsu pakalpojums ir labāks nekā ārpakalpojums. Kāpēc iekšējais IT departaments vai IT nodaļa ir labāks nekā ārpakalpojums, kurš var izdarīt to pašu, bet 3 reizes lētāk. Jā, tad kas ir tas unikālais labums, ko mēs zinām, ko nekad nevarēs izdarīt ārpakalpojums? Un visu šo liekam šajos svara kausos, strādājam ar lēmumu pieņēmējiem, ar klientu, jā, kurš tad sver šos aspektus.
Ja, un, lai mēs būtu efektīvāki šī pakalpojuma darbībā vai pakalpojuma piegādē, tad ITIL mums iedod arī konkrētu sistēmu. Ja, tad sistēmu, kura runā par to, kā tad mums ir strādāt, par to, kā tad mums jāorganizē sava darbība, par ko mums ir jāpadomā, ko mēs nedrīkstam aizmirst. Ja, tad šī ITIL sistēma, ja, angliskajā nosaukumā viņa service value sistēma, ja, tad sistēma, kurā rodās šī vērtība. Ja, sistēma, kas ir organizēta uz vērtības radīšanu. Ja, tad šī sistēma ir savstarpēji saistīta elementu kopums, kurā tad mēs strādājam, ja, kur ir visi mūsu darbības procesi, kur ir iekšā mūsu pārvaldības procesi, ja, reālie darbi, kā mēs darām, darba plūsmas, ja, tad šīs sistēmas ietvarā, ja, tad mēs iegūstam šo te saturu, kā mēs šo vērtību radām. Ja, un ITILs mums iedod šo sistēmu, apraksta sistēmas elementus, un kursa ietvarā mēs uz šo sistēmu tad skatāmies, kā tad veidot savu darbu, kā tad veidot savu organizāciju, lai būtu pēc iespējas efektīvāks vērtības radītājs. Ja, un otra būtiskā lieta, domājot par šo sistēmu, šī sistēma nestrādā izolēti no visa pārējās, no vispārējās apkārtējās pasaules. Ja, jo mums ir sava sistēma IT pakalpojumu sniegšanai. Grāmatvedībai ir sava sistēma grāmatvedības pakalpojumu sniegšanai. Mūsu piegādātājiem ir sava sistēma licenšu pārdošanai. Un tas, kas ir būtiski, ka šī vērtība, viņa pāriet no vienas sistēmas uz nākamo sistēmu. Ja, licenšu tirgotāja sistēmas gala rezultāts ir mums nepieciešamā licence. Mēs šo licenci paņemam kā input savā sistēmā, veicam ar viņu dažādas manipulācijas, ja, uzliekam šo licenci uz datora un atdodam tālāk nākamajā sistēmā, kas ir grāmatvedības process, kur viņi izmanto šo licenci, kur viņi izmanto šo datoru, lai radītu savu vērtību, piemēram, gada pārskatu. Jā, tad šīs sistēmas ir savstarpēji saistītas, un ITIL runā par to, kā tad mēs šo savstarpēji saistīto elementus atpazīstam un kā mēs ar šo ekosistēmu strādājam. Jā, tad ekosistēma ir šo te sistēmu, kur vairāk sistēmas savstarpējā savienojumā strādā. Jā, un vienas sistēmas gala rezultāts ir nākamās sistēmas inputs. Jā, tad šī sistēmiskais pasaules redzējums, tas ir tas, kas ir pats būtiskākais ITIL 4. Jā, tad ITIL 4 runā par to, kā šo sistēmu izveidot, kā šo sistēmu darbināt un no kādiem elementiem šī sistēma sastāv. Jā, tad ITIL izdala šīs te 5 lietas, no kurām sastāv sistēma. Jā, tad tie ir pamatprincipi, jā, tad tas ir mūsu kultūras pamatelements. Kā mēs raugamies uz pasauli, kā mēs strādājam ar ārējiem spēlētājiem, kā mēs strādājam organizācijas iekšienē. Ja, tad šī te sistēma pamatprincipi. Mēs skatāmies uz pārvaldības vai governance līmeni, ja, kā tad mēs vadam mūsu pakalpojumu piegādātāju organizāciju, kā mēs uzliekam mērķus, kā mēs šos mērķus atsakojam, kā mēs stūrējam lielo kuģi. ITIL ietver sevī 35 prakses. Prakses apraksta tāds labās prakses paraugus. Jā, lai mums nebūtu jāizgudro no jauna incidentu procesu vai problēmu procesu, tad ITIL ietver šādus templētus, kurus mēs varam pielāgot savām vajadzībām. Un būtisks un tāds stūrakmenis visā ITIL sistēmas darbībā ir nepārtraukta pilnveide. Jā, tad tas, ko saka ITILs, ir tas, ka vienmēr var izdomāt kaut ko darīt labāk. Jā, un šīs nepārtrauktās pilnveides tvērumā ir pilnīgi viss. Pati nepārtrauktā pilnveide ir nepārtrauktās pilnveides tvērumā. Mēs varam uzlabot tos procesus, kā mēs nodrošinām šo nepārtraukto pilnveidi. Mēs varam uzlabot, kā mēs piegādājam šo vērtību, mēs varam uzlabot to, kā mēs darbojamies ar saviem piegādātājiem, mēs varam uzlabot to, kā mēs pārvaldam organizāciju. Ja, tad šī te nepārtrauktās pilnveides aspekts ir ļoti būtisks efektīvas sistēmas darbībai. Jā, tad ITIL saka, ka mums vienmēr un visur jāskatās uz to, kā mēs varam darīt kaut ko labāk. Un tas ir katra organizācijas darbinieka uzdevums, tas ir katra pakalpojuma patērētāja uzdevums, katram lietotājam mums ir jāstāsta, ko mēs varam darīt labāk.
Jā, caur šo nepārtraukto pilnveidu mēs arī sakojam līdzi tam, vai nav izmaiņas vai nav izmaiņas klienta uztverē par to vērtību, kuru mēs piegādājam. Jā, tad nepārtrauktā pilnveide pilnīgi visos aspektos vienmēr un visiem par to ir jārūpējās. Jo caur šo procesu mēs arī pielāgojam savu pakalpojumu darbību klienta šī brīža vajadzībām vai šī brīža sapratnē par to, kas tad viņam ir vērtība. Sistēma vienmēr sākās ar kaut kādu inputu. Vienmēr ir kaut kāda vajadzība vai kaut kāds pieprasījums vai kaut kāda iespēja, ka mēs varam darīt kaut ko labāk. Jā, kaut kāda iniciatīva, izmaiņu pieprasījums vai uzlabošanas ierosinājums. Jā, kā mēs varam kaut ko izdarīt efektīvāk. Ja? Tad vai nu ir iespēja, vai arī lietotāji vai klients ir atnācis pie mums, mēs gribam šādus uzlabojumus. Ja? Tad šī sistēma vienmēr sākās ar kaut kādu iespēju vai pieprasījumu. Nezinu, service desk pieteikums. Tad šajā sistēmā, gan no pārvaldības viedokļa, gan no pakalpojumu sniegšanas procesa viedokļa, gan no šo prakšu viedokļa, mēs veicam nepieciešamās darbības. Jā, tad šīs sistēmas ietvarā notiek pakalpojumu piegādes process. Un pakalpojumu piegāde vienmēr beidzās ar vērtību. Jā, tad šīs sistēmas darbības rezultāts ir šīs vērtības piegāde. Piegādāt to, kas tad ir būtisks mūsu pakalpojumu patērētājiem šajā brīdī. Kas tad ir tas būtiskais labums, kuru mēs kā pakalpojumu piegādātājs aiznesam savam pakalpojumu patērētājiem. Jā, ko mēs aiznesam klientam, sponsoram vai lietotājiem. Jā, tad šīs sistēmas pastāvēšanas uzdevums ir radīt šo vērtību, atpazīt vērtību, vienoties par vērtību un piegādāt šo vērtību. Ja, tad vērtības sasniegšana ir tas gala rezultāts, uz kuru strādā visi elementi šajā sistēmā. Ja, tad tas, ko ITIL mums palīdz, ja, vai ko ITIL mums definē, ir šīs vērtības tāda visaptvarošā pieeja. Ja, tad, lai mēs efektīvi varētu pārvaldīt savus pakalpojumus, veikt efektīvu pakalpojumu piegādi, mums ir jāapskatās no visām pusēm uz to, ko mēs darām. Mēs nedrīkstam ne par ko aizmirst. Ja, tad, lai nodrošinātu šo visaptvarošo pieeju, ITILā ir tāds modelis kā 4 dimensiju modelis. Ja, īstenībā tās dimensijas ir 5. Ja, un ITILs runā par visām 5, bet nosaukumā ir šīs minētās 4. Ja, tad šīs dimensijas ir aspekti, par kuriem mums vienmēr ir jāpadomā. Visās mūsu darbībās. Neatkarīgi no tā, vai tas ir kaut kāds izmaiņu pieprasījums, vai tas ir lietotāja atbalsta incidents, vai tas ir liela problēma vai izmaiņu pieprasījums, pie kura mēs strādājam, vai tas ir, globāls nacionāla līmeņa projekts, pie kura mēs strādājam. Mums vienmēr ir jāpadomā par to, kas tad ir tā organizācija, kurā mēs strādājam, un kas ir tie cilvēki, kas nodarbosies ar šo jautājumu. Kas ir cilvēki, kas jau tagad strādā pie šī jautājuma, kas ir tie cilvēki, kas mums ir vēl papildus nepieciešami, lai mēs varētu atrisināt šo incidentu, varētu ieviest šo jauno sistēmu, varētu izstrādāt jaunos likumdošanas nosacījumus. Jā, tad cilvēku dimensija un organizācijas dimensija. Jā, tad organizācijas kultūras dimensija. Un ir būtiski atpazīt šo organizācijas kultūru. Ja mēs esam, valsts iestāde, mums ir ļoti normatīvajā regulējumā balstīta darbības sistēma. Mums visur ir normatīvie akti, mums ir rīkojums par to, kā mēs apstrādājam incidentus, mums ir regulējums tam, kā mēs strādājam iekšienē, un mums ir nolikums, kurā ir aprakstīts, kādus darbus mēs veicam un kādus darbus mēs neveicam. Un no otras puses mums, ir sadarbības organizācija, kas ir startups. Jā, kur ir 5 cilvēku komanda, kur nav nekādas dokumentācijas, nav nekādu formētu procesu, ir ideja un mēs ap šo ideju strādājam. Jā, un ja mums ir jāsadarbojās šīm 2 organizācijām ar ļoti atšķirīgu kultūru, mums nepārtraukti būs kultūru konflikti. Jā, un mums ir jāatpazīst
ka mums šādi konflikti var veidoties, ka startups būs pilnīgi izmisuma pilns, tāpēc, ka elementāra darbība prasa nedēļu. Un vienlaicīgi šī te valsts iestādes organizācija būs izmisuma pilna, jo nav nekādu normatīvo regulējumu, nav padomāts par datu drošību, nav padomāts par, atbilstību MK noteikumiem 367, kuri apraksta arhitektūras principus. Ja, un ir ļoti grūti strādāt savstarpēji sadarbojoties. Ja, un tas, kas būtu tas, ko saka ITIL, mums šajā situācijā jāatpazīst. Abām pusēm ir jāsaprot, ka tā organizācijas kultūra manam sadarbības partnerim ir savādāka nekā ir mums. Un mēs nākam kopā un diskutējam pirms vispār sākt projektu par to, kā tad mēs sadarbosimies. Ja, tad šajā dimensijā mēs runājam gan par speciālistiem, kas mums ir nepieciešami, lai vienu vai otru lietu izdarītu, gan par to, kā mēs organizējam savu darbu un kādas ir mūsu organizācijas specifiskās vajadzības un specifiskās pazīmes, ar kurām mums ir jārēķinās. Nākamā dimensija ir tāda IT cilvēkiem visvienkāršākā, tā ir informācija un tehnoloģijas. Bet kas ir būtiski? Informācija, tātad dati. Un tehnoloģijas. Tas nav informācijas tehnoloģijas. Ja? Tad mums jāsaprot gan, kas ir tā informācija, kas ir tie dati, kas mums ir nepieciešami, lai pakalpojumu sniegtu, gan tie tehnoloģiskie rīki, kas būs mūsu rīcībā, lai mēs varētu nodrošināt šī pakalpojumu piegādi. Nākamā dimensija ir partneri un piegādātāji. Ja? Tad partneri ir tie, ar kuriem mēs kopā strādājam kaut kāda mērķa sasniegšanai. Tās ir partnerības. Tās ir dažāda veida asociācijas, vai tas ir 5 pašvaldības, kas ir sanākušas kopā, lai kopīgi strādātu pie kaut kādas jaunas sistēmas izveides, kuru pēc tam visi 5 kopā lietos. Jā, tad partneri ir tie, ar kuriem mēs strādājam kopā kaut kādu noteiktu mērķu sasniegšanai. Un piegādātāji ir tie, kas mums kaut ko pārdod. Pārdod mums nepieciešamos komponentus, nepieciešamās sistēmas, nepieciešamās licences, nepieciešamos datorus, lai mēs varētu piegādāt savu pakalpojumu. Un atkal šeit mums ir būtiski atpazīt, kas tad ir tie mūsu partneri, kas varētu nākt kopā ar mums, ar kuriem mēs varētu kopīgi dalīt izmaksas. Rezultātā mums tas varētu maksāt lētāk, vai mēs varētu piesaistīt kaut kādus arī partneru cilvēkus projektu realizācijā, attiecīgi atspoguļot savu organizāciju. Ja, tad kas ir tie potenciālie partneri? Un otrs puses, kas tad ir tie piegādātāji? Kā piegādātāji strādā? Šeit ir ļoti būtiski saprast, kā organizējās darbs mūsu piegādātājiem, kas viņiem ir būtiski. Šeit mums ir jāzina, ka, Microsoft fiskālais gads beidzās jūnijā. Un attiecīgi mums pēc atlaides pie Microsoft ir jāiet maijā. Jo, ja mēs aiziesim pēc atlaides augustā, tad pirmkārtām visi būs atvaļinājumos, visi svinēs pagājušā gada noslēgumu, un neviens nebūs uzsācis reāli strādāt. Un ne par kādu atlaidi neviens ar mums negribēs runāt. Maijā, tajā brīdī, kad pārdevējam viņa gada rezultātam izpildē pietrūkst vēl 2%, viņš mums iedos vislielāko atlaidi, lai mēs tikai parakstam šo līgumu. Ja, tad mums ir jāsaprot, kas ir mūsu piegādātājiem būtiski, lai dabūtu maksimālo labumu no viņiem. Ja, mums ir jāzina, ka ja mēs aiziesim pie Oracle un pateiksim, ka mēs gribam nopirkt mākoņu pakalpojumu, tad viņi mums iedos 20% atlaidi un vēl 3 speciālistus, kuri visu to uzinstalēs mūsu vidē. Ja mēs aiziesim un pateiksim, mēs gribam nopirkt jūsu parastās licences, viņi pateiks, reku cena ir webā publiska un nekāda diskusija par to nebūs. Ja, tad saprotam, kas mūsu piegādātājiem ir strateģiski svarīgi, kur mēs atkal varam dabūt lielāko labumu. Ja, tad šajā dimensijā mēs skatāmies uz to, kas tad ir mūsu sadarbības potenciālie partneri un kas ir piegādātāji un kā ar viņiem strādāt. Un 4. dimensija runā par to, kas tad ir tās aktivitātes, kas tās darbības, kas ir jāveic, lai šo konkrēto projektu realizētu, šo konkrēto izmaiņu realizētu, šo konkrēto incidentu atrisinātu. Ja, tad konkrētas darbības, kuru ietvarā mēs tad strādājam. Un atcerieties, es pašā sākumā pie šīs slaidas stāstīju, ka 4 dimensiju modelī īstenībā ir 5 dimensijas. Ja, tad visām šīm 4 dimensijām apkārt ir vēl 5. dimensija, kas ir ārējā vide. Ja, kas ir ārējā vide, kas var ietekmēt to, kas mums dotajā brīdī ir pieejams. Ja mums ir 2% bezdarbs, atrast jaunus cilvēkus būs grūti. Ja mums ir ārā ekonomiskā krīze, ja, nopirkt tehnoloģijas varētu būt sarežģīti.
Jā, ja mums ir šī ģeopolitiskā krīze, jā, vai mums ir Covid atnācis, nopirkt datoru būs daudz sarežģītāk nekā pirms Covid laika. Jā, tad ārējā vide ļoti būtiski var ietekmēt jebkuru no šīm 4 dimensijām. Nu, tad vēl varbūt pats pēdējais, ko es no savas puses gribēšu pastāstīt, runājot par to, ko tad vispār ITILs saka un par ko ITILs runā, jā, tad ļoti būtiska lieta ir šie pamatprincipi. Un ITILs skatās gan uz to ietvaru, kurā mēs strādājam, gan to, kā mums būtu jāstrādā iekšienē un kā mums jāstrādā uz āru. Jā, šis tāds mūsdienīgās pārvaldības principi, jā, kas runā par to, ka mēs brīvi dalāmies ar informāciju. Mēs strādājam pēc šīs agile vai iteratīvās pieejas. Mēs objektīvi izvērtējam esošo situāciju pirms pieņemt lēmumu, kā mēs iesim tālāk, kur mēs turam priekšā nepārtraukti šo vērtību. Drukājam viņu uz plakātiem, jā, un liekam visiem mūsu darbiniekiem pie sienām, lai viņi redz, kas tad ir tā vērtība, uz kuru mēs strādājam. Jā, šajos pamatprincipos mums tiek izstāstīts, kā mēs šo vērtību varam identificēt. Kur mēs skatāmies un domājam visaptveroši. Domājot par to, kas tad ir tā sistēma, kurā mēs strādājam, kas ir šī ekosistēma, kurā mūsu sistēma saskarās ar citām sistēmām, un kā mēs šo visu darbinam kopumā, kā mēs esam efektīvāk kā organizācija, nevis kā viens darbinieks vai viena konkrēta nodaļa. Jā, varbūt mēs esam ļoti efektīvi iepirkēji, un mēs nopērkam nevis reizi nedēļā 5 datorus, bet nopērkam reizi gadā 400 datorus. Un atdodam tiem 2 puišiem, kuri viņus instalē, visus 400. Viņiem nav ne noliktavas, viņiem nav ne sistēmas, kā šos datorus sapinstalēt. Rezultātā viņi 2 gadus instalē šos 4 datorus. Jā, tad kā izvairīties no šāds lokāliem uzlabojumiem, kas kopumā sistēmu padara sliktāku? Jā, tad šī visaptvarošā domāšana. Orientācija uz vienkāršiem un praktiskiem risinājumiem, jā, šiem MVP risinājumiem, ja mēs skatāmies no agile pasaules. Un automatizācijas lietas. Jā. Visur, kur mēs varam automatizēt, mēs automatizējam. Bet pirms automatizācijas optimizējam. Jā, tad no sākuma mēs sakārtojam. Tā, ka viss ir sakārtots, viss ir dokumentēts, visiem viss ir skaidrs, kā tas strādā, tad mēs automatizējam. Un nevis otrādi. Jā, lai neizveidojās šī maģija, ka neviens nezina, kā tas strādā, bet tas strādā, nedod Dievs, kaut kas tur būs jāmaina, vai nedod Dievs, kaut kas tur nestrādās. Jā, tad ITIL runā par to, ka mums no sākuma jāoptimizē, un tikai pēc tam mēs varam runāt par automatizāciju. Nu, lūk, tas ir varbūt tāds ļoti ātrs ievads tajā, kas ir ITIL pēc būtības. Jā, tad ITIL palīdz mums izveidot šo pakalpojumu piegādes sistēmu. ITIL mums runā par to, kā mēs organizējam savus darbus. ITIL mums sniedz labās prakses paraugus vai templētus tam, kā mēs varam realizēt vienu vai otru funkciju, bet ITIL mums neiedod specifisku recepti, un tas ir jāpatur prātā. ITIL saka, daudzi dara tā, un tāpēc viņiem sanāk labi. Varbūt arī jums kaut kas no tā visa varētu noderēt. Kā strādās jūsu organizācija, jums ir jāizdomā pašiem. Izmantojam šo praksi vai templētu, ko dod ITIL, un virs viņas mēs varam likt savas inovācijas, virs viņas mēs varam likt savas optimizācijas, kas atbilst mūsu klienta vērtībai, kas atbilst mūsu reālajām vajadzībām vai tirgus situācijai šajā brīdī. Ja, tad ITIL ir domāts, lai tiktu pielāgots, tiktu adaptēts mūsu konkrētajai organizācijai. Ja, tad ITIL dod šīs labās prakses paraugus par to, lai šo labo praksi padarītu par labāko praksi. Tas jau ir katras pakalpojuma piegādātāja organizācijas uzdevums. Ja mēs raugamies, tad ko ar visu šo var darīt? Un šeit ir pāris būtiskas lietas no tīri tādas certificēšanās, no mācību kursu viedokļa. Jā, tad pirmais kurs, par kuru mēs runājam, ir šis ITIL Foundation. ITIL Foundation ir kurs, kur 3 dienu ietvarā detalizētāk mēs izējam cauri tam, kas tad ir kas ir šī sistēma, kā šo sistēmu veidot, kā organizēt savu darbu. Jā, tad tur ir vēl atsevišķi koncepti, par kuriem varbūt šajā pusstundiņā izstāstīt nav iespējams, bet tad Foundationā 3 dienu laikā mēs apskatāmies uz šiem kursiem, vai uz šiem ITIL pamatprincipiem. Uz Foundation bāzes tad ir 3 lielas plūsmas. Jā, tad mums ir ITIL stratēģiskajā plūsma.
Jā, tad strateģiskā plūsma ir paredzēta varbūt organizācijā augstāk esošiem vadītājiem, kur mēs runājam par stratēģiju, kur mēs runājam par pakalpojumu piegādes ietvara veidošanu, jā, kur mēs vairāk fokusējamies uz to, kā mēs organizējam iekšējo organizācijas darbu, mazāk uz to, kā mēs veicam pakalpojumu piegādi. Ja? Tad strateģiskajā daļā mēs vairāk orientējamies to, kā mēs strādājam kā organizācija. ITIL Managing Professional šajās mācībās vairāk uzsvars ir uz to, kā tad mēs veicam šo darbu, kā tad mēs piegādājam pakalpojumus, kā mēs plānojam pakalpojumus, jā, tad vairāk ap šīm labajām praksēm, kuras mums sniedz ITILs. Un trešā sadaļa ir Practice Manager, kur mēs ejam iekšā atsevišķās praksēs, nākamajā detalizācijas līmenī, jā, ar mērķi atrast ideālo scenāriju tam, ko ITIL rekomendē, kā darīt vienu vai otru pakalpojumu. Jā, šīs prakses ir pats jaunākā sadaļa no ITIL. Jā, šis practice managements ļauj mums detalizētāk paskatīties uz tām labās prakses paraugiem, ko tad ITIL mums sniedz. Laikam ejot, ITILam ir nākuši klāt arī dažādi šie paplašinājuma modeļi, kas neatrodās šajā pamatcertifikācijas plūsmā, bet stāv varbūt nedaudz nostāk konkrētiem gadījumiem, ja mēs ar kādu no šiem aspektiem gribam strādāt nedaudz dziļāk, nedaudz vairāk. Jā, tad šeit mēs runājam par mākoņu pārvaldības lietām, jā, tad viss, kas attiecās uz mākoņiem. Mēs runājam par to, kā tad veidot attiecības ar vadību, kā organizēt attiecības ar mūsu pakalpojumu patērētāju organizāciju. Mēs skatāmies, kā pārvaldīt IT pamatlīdzekļus, jā, vai kā pārvaldīt šos sistēmu elementus un zaļās lietas, jā, kā tad nodrošināt šo zaļo aspektu, jā, digitālajā pasaulē, šo dabas audzēšanas aspektus, kā mēs varam būt efektīvāki energo jomā, kā mēs varam nodrošināt šo dzīves ciklu, arī ne tikai no tehnoloģiskās puses, bet arī no šī ekoloģiskās pēdas viedokļa. Un virs šiem trījiem bāzes posmiem, tā ka mums ir iegūts šis tātad šie klucīši visi ir eksāmeni, jā, tad 3 eksāmeni šeit, jā, 4 eksāmeni šeit, 2 eksāmeni šeit. Jā, tad tajā brīdī, kad mēs esam nolikuši eksāmenu par Foundation, par Digital un IT stratēģiju, par Direct Plan and Improve, mēs iegūstam šo ITIL Strategic Leader nosaukumu. Ja mēs esam nokārtojuši šos 4 eksāmenus, kur redzam, šīs eksāmenes pārklājās abās plūsmās, jā, tad Direct Plan and Improve der gan tiem, kas pārvalda pakalpojumus, gan strateģiskajiem līderiem. Tajā brīdī, kad mums ir nokārtot šie 4 eksāmeni, mēs iegūstam Managing Professional titulu. Tajā brīdī, kad mēs esam nokārtojuši šos 3 eksāmenus plus šo Create, Deliver and Support, jā, tad šie 4, tad mēs iegūstam šo titulu ITIL Practice Manager. Tajā brīdī, kad mums ir visi 3 šie otrā līmeņa designations, nosaukumi, tituli, tad mēs iegūstam skaisto titulu ITIL Masters. Jā, tad ITIL Masters ir cilvēks, kurš nokārtojas visus eksāmenus šajā otrajā līmenī. Jā, tad, lai iegūtu ITIL Master, mums ir jānokārto šie eksāmeni. Jā, nu un tad katrā no šiem eksāmeniem, lai sagatavotos eksāmeniem, mums ir pieejami kursi. Jā, tātad šiem otrā līmeņa kursiem visiem ir obligāts priekšnosacījums nokārtots Foundation eksāmens. Ja mums nav nokārtots Foundation eksāmens, mūs nepielaidīs pie šiem nākamā līmeņa kursiem. Savukārt, lai sagatavotos gan šiem nākamā līmeņa, gan Foundation kursiem, mums šajās mācībās, ja, ko nodrošina BDA, tad šīs mācības ir 3 dienu kurs. Šajā 3 dienu kursā tad kopā ar pasniedzēju tiek iziets cauri visam materiālam, kas ir nepieciešams, lai sagatavotos eksāmenam, lai labāk saprastu, kas tad ir šīs prakses, kuras tiek aplūkotas. Jā, šajā mācību materiālā ietilpst piekļuve PeopleCert.org. Jā, tad PeopleCert ir šīs ITIL metodoloģijas turētājs vai īpašnieks. Jā, tad, kur ir pieejama e-grāmata,
Jā, tad aizsargāta grāmata, kura pieejama tiešsaistes režīmā, vai mēs varam viņu dabūt arī uz kāda planšetdatora, kur ir konkrētā tēma aprakstīta un ir pieejams tiešsaistes eksāmens. Jā, tad visi šie eksāmeni ir tiešsaistes eksāmeni, kas pieejami no People's Cert organizācijas. Katrā šajā mācību kursā ir pieejami mācību materiāli, kuros ir kursa apraksts, kuros ir eksāmena jautājumu piemēri, un arī prezentācija vai izdevuma materiāli, kuriem tad tiek iet cauri jau konkrētā kursa ietvarā. Un tajā brīdī, kad mēs esam veiksmīgi nokārtojuši šos eksāmenus, tad mēs iegūstam certifikātu, mēs iegūstam šādu skaistu bedžu, kuru mēs pēc tam varam publicēt savos sociālajos tīklos, un mēs iegūstam MyAxelos izmēģinājuma abonentu. Ja mēs gribēsim viņu turpināt pēc šī izmēģinājuma perioda, tas ir 99 mārciņas gadā, jā, jo Axelos un, kā jau es minēju, ITIL, tas viss ir apvienotās karalistes pasākums, līdz ar to cena ir mārciņās. Un šajā mājaslapā ir pieejami materiāli, kuros mēs varam detalizētāk apskatīt prakses, ja, tad visas prakses un prakšu apraksti par katru praksi 20-30 lapušu PDFs ir šajā MyAxelos mājaslapā, ja, arī dažāda veida diskusijas fórumi, video materiāli, piemēri, kā implementēt vienu vai otru praksi. Tas viss atrodas šajā te mācību vai šajā te MyAxelos mājaslapā. Un šī struktūra pēc būtības ir patiesa visiem kursiem, gan ITIL Foundation kursam, gan arī otrā līmeņa kursiem. Jā, nu tad varbūt pāris vārdi no manis par Foundation, pirms došu vārdu Armīnam, kurš pastāstīs par nākamajiem kursiem. Jā, tad ITIL Foundation ir šis te bāzes eksāmens. Jā, tad bāzes kurs, jā, kur ietvarā mēs paskatāmies uz visām tām labās prakses piemēriem, kur mēs paskatāmies uz šiem te modeļiem, uz sistēmu, uz terminoloģiju. Jā, tad Foundation kursa viens no tādiem lielākajiem pienesumiem tas, ka mēs izrunājam, ko kurš vārdiņš nozīmē, jā, ko nozīmē incidents un ko nozīmē problēma. Jā, tad ikdienā lietojot šos vārdus, mēs nevienmēr ievērojam tādu konsekvenci. Jā, vienu to pašu notikumu sauc par incidentu, cits to pašu notikumu sauc par problēmu. Jā, tad ITILs nodefinē. ITIL pasaka, kas ir incidents un kas ir problēma. Un ka problēma ir iemesls, kāpēc mums rodās incidenti. Jā, tad ITIL mums iedod šo terminoloģiju, ar kuras palīdzību mēs tālāk varam savstarpēji sazināties un vienādi saprast šos terminus. ITIL mums iedod šos te modeļus, šos te konceptus, šos te 4 dimensiju modeli, šos te 7 pamatprincipus. ITIL apskatā uz to, kā tad mums strādā pakalpojumu piegādes ITIL Foundation. Mēs apskatāmies, kā tad strādā šīs te pakalpojumu piegādes ķēdes, kā strādā šīs te kā mēs definējam vērtību, ar ko mēs definējam vērtību. Jā, tad par visām šīm lietām nākamajā detalizācijas līmenī runā Foundationā. Jā, tad tas, ko es tam izstāstīju pusstundā, to mēs darām 3 dienās daudz detalizētāk. Kā jau es minēju, kopumā ITILā mums ir šīs 34 prakses, bet Foundation kontekstā mēs no šīm visām praksēm skatāmies tikai uz 15. Jā, tad tas, kas ir Foundation kursa ietvarā, ir šis te centrālais sadaļa. Jā, tad ir virkne prakšu, kuras ir tur ārā, kuras nav Foundation eksāmena tvērumā. Par tām praksēm, kas ir šajā pelēkajā zonā, par tām runā nākamā līmeņa kursi. Foundation kontekstā, jā, atšķirībā varbūt no iepriekšējām ITIL versijām, mēs neapskatām visas prakses. Mēs apskatām pusi no visām praksēm. Jā, tad kopumā 15, no šīm 15, 7 mēs apskatām nedaudz dziļāk, 8 mēs skatāmies nedaudz vispārīgāk, jā, un eksāmenā mums būs jautājumi tikai par šīm 15. Un par tām pārējām 19 mums vispār nebūs neviena jautājuma eksāmena kontekstā. Un šīs pārējās prakses ir jau nākamo līmeņa eksāmena jautājums. Lūk, ar šo tad es savu stāstu pagaidām iepauzēju un dodu vārdu Armīnam, kurš pastāstīs par nākamajiem kursiem. Jā, labdien!
Ceru, ka redzat manu ekrānu. Esmu to nošaurojis. Mani sauc Arvīns Martinsons. Labdien visiem! Esmu ITIL pasniedzējs, pasniedzu ITIL kursu gandrīz jau gadu. Esmu tādā ziņā īsts praktiķis, jo izmantoju un strādāju atbilstoši ITIL praksēm ikdienā. Un varu jums tikai apliecināt, ka strādājot globālā uzņēmumā ir svarīgi ar kolēģiem un sadarbības partneriem strādāt atbilstoši pēc vienotas pieejas. Un ITIL noteikti palīdz šo vienoto izpratni un pieeju radīt darbinieku vidū par to, kā pārvaldīt organizācijas IT produktus un pakalpojumus. Un viena no 3 padziļinātajām ITIL kursiem, par kuru es jums pastāstīšu, ir ITIL 4 speciālists ar nosaukumu Izveide, piegāde un atbalsts. Tas arī ir īstenībā viens no populārākajiem, kuru studenti pēc tam vēlas apgūt kā nākošo pēc ITIL pamatkursu. Papildināšu tas, ko Hāris minēja, tajā visu kursu sarakstā ir tā, ka īstenībā sākot ar šo gadu vēl ir tāds jauns faktors kā derīguma termiņš kursiem, kad faktiski jebkurš sertifikāts ir derīgs 3 gadus, tas ir arī tikai šogad iestājies spēkā, un faktiski jebkurš pamatkurs, kurš tiek nokārtos, tad studentiem ir iespēja turpināt savu izglītību ITIL izaugsmu, teiksim tā, un ņemt nākošos kursus, un tādā ziņā pagarināt arī to derīgumu termiņu šim sertifikātiem. Visiem automātiski tiklīdz ir nokārtots kāds no nākošiem. Jā, un par padziļinātajiem kursiem es jums pastāstīšu par šo izveide, piegāde un atbalsts. Tas arī, kā minēju, viens no populārākajiem, ko studenti izvēlās. Kursā izstāstīšu to, kā plānot un veidot pakalpojumu vērtību plūsmas, un šis kurs, kurā visvairāk tiek runāts ar konkrētiem piemēriem par pakalpojumu vērtību plūsmām. Ja pamatkursā jūs virspusē noskaidrojat to, kas ir vērtība plūsmas, tad šajā kursā jau mēs sīkāk apskatām to, kā tās pielietot, lai izveidotu, piegādātu un atbalstītu pakalpojumus un produktus. Kursu ietvaros ir detalizēti arī apgūsim par to ITIL pakalpojumu vērtību plūsmām un izskatīsim dažus vērtību plūsmu piemērus. Pieņemsim, kā izveidot jaunu pakalpojumu, un otrs piemērs, kur mēs detalizēti apgūsim šajā kursā, būs arī par vērtību plūsmu, kā atjaunot pakalpojumu. Attiecīgi, faktiski, kādas aktivitātes organizācija kopīgi veids, lai izveidot jaunu pakalpojumu, un otrs, kādas aktivitātes organizācijai jāveic, lai pakalpojumu pēc iespējas ātrāk atjaunotu, ja tas nav pieejams. Un šis kurs iekļauj apmācības par 12 ITIL praksēm, kuras sīkāk jums parādīšu nākošajā slaidā. Un papildus bez vērtību plūsmām un ITIL praksēm šis kurs atspoguļo kultūras un komandas aspektus produktu un pakalpojumu pārvaldībā. Tādējādi apskatīsim šī kursa ieturo arī to, kādas ir organizācijas struktūras, to veidi, arī to, kā izveidot efektīvas komandas un kādas ir nepieciešamās kompetences IT profesionāļiem, lai varētu, teiksim tā, vadīt IT pakalpojumus. Jā. Un tajā pašā laikā organizācijas kultūra arī ir svarīgs faktors, kas arī ir šajā kursa saturā. Tad šis kurs vēl papildus bez plūsmām un šīm organizācijas struktūrām sniedz pārskatu par saistītajiem rīkiem un tehnoloģijām, kas atbalsta pakalpojumu pārvaldību, un apskatīsimies to, kā koordinēt, noteikt prioritātes un strukturēt darbu un aktivitātes, lai izveidotu, piegādātu un atbalstītu pakalpojumus. Un šī kursa ietvaros būs aptuveni 10 darbu prioritizēšanas tehnikas, kuras var pēc tam izvēlēties un pielietot, kā arī apsvērumi, kāda organizācija jāņem vērā, izvērtējot iespēju pakalpojumu vai produktu iegādāties no citas organizācijas, vai arī to izstrādāt pašiem, ja tas ir nepieciešams. Kā arī apskatīsim tādu terminu kā pakalpojumu integrācija un pārvaldība, ko angliski sauc par Service Integration and Management. Un kursa beigās to, kādas informācijas tehnoloģijas varam izmantot priekšpakalpojumu produktu izveides, piegādes un atbalstīšanas. Iešu tālāk uz nākošo slaidu, un šeit ir uzskaitīts visas 34 ITIL pārvaldības prakses. Tās tiek iedalīts 3 grupās. Pirmā grupa ir galvenās pārvaldības prakses, kopā tās ir 14. Otrā grupa ir pakalpojumu pārvaldības prakses, tās ir 17, un tehniskās pārvaldības prakses, tās ir 3. Un šī kursa ietvaros ITIL 4 speciālists izveida, piegāda un atbalsts, kurs parāda to, kā var integrēt 12 pārvaldības prakses vērtību plūsmās, kuras iekļauj faktiski apmācības par šīm 12 praksēm ITIL un to sadalību
sadalījumu šajās divās vērtību plūsmās, faktiski jauna pakalpojuma izveidei un jauna pakalpojuma atjaunošanai attiecīgi. Pieņemsim, kuras ITIL prakses vislabāk un visvairāk atbalsta vērtību plūsmu jauna pakalpojuma izveidei, un to, kuras ITIL prakses vislabāk un visvairāk atbalsta vērtību plūsmu pakalpojuma atjaunošanai. Tās prakses es jums nesaukšu, bet viņas faktiski šeit jūs redzat, ir iekrāsots, un tās ir tās, kas tiek iekļautas šī kursa ietvaros, detalizētāk izskatīt, un tās palīdzēs saprast, kā atbalstīt pakalpojumu vērtību plūsmām. Tā. Un faktiski mērķis šim kursam ir apmācīt students par to, kā integrēt dažādas vērtību plūsmas un aktivitātes, lai izveidotu, piegādātu un atbalstītu IT produktus un pakalpojumus, izmantojot ITIL prakses, metodas un rīkus. Un šis kurs, teiksim, tā galvenokārt ir paredzēts visiem, kuri vēlas turpināt izaugsmi pakalpojumu pārvaldībā. Un vairāk tas ir piemērots tiem cilvēkiem, kuri ir IT atbildīgie par IT produktiem un pakalpojumiem. Un šis kurs, kā varējām redzēt iepriekšējos slaidos, ir gan prakšu vadītājs grupā, gan arī vadošais profesionāls managing professional grupā. Tā kā pēc certifikāta iegūšanas šajā kursā varētu izvēlēties, kurā no grupām turpināt savu ITIL izaugsmi, teiksim tā. Ejot tālāk, otrais kurs no padziļinātajiem kursiem, par kuru jums izstāstīšu, ir ITIL 4 speciālists ieinteresēto pušu vērtību sasniegšana, un kurs sniedz rekomendācijas par efektīvu pakalpojumu attiecību izveidi, uzturēšanu un attīstību atbilstošajos līmeņos. Un tas ļauj organizācijām skatīties uz pakalpojumu kā uz ceļojumu no pakalpojumu sniedzēju un patērētāju lomām, atbalstot efektīvu mijiedarbību un saziņu. Šis kurs jums dod iespēju arī organizācijām nodrošināt izcilu pakalpojumu un palīdzēt koncentrēties uz pieprasījumu, teiksim tā, pārvēršanu ieguvumos, izmantojot IT iespējotos pakalpojumus. Un ar visām organizācijas ieinteresētajām pusēm organizācijai ir jāuztur attiecības. Un tās ir strukturētā veidā, teiksim tā, jāpārvalda. Ne tikai operational līmenī, bet arī taktiskajā vadītāja līmenī un strateģiskajā līmenī, arī organizācijas vadības līmenī. Un šis kurs palīdz identificēt ieinteresētās puses, kā arī apzināt šos saistītos organizācijas līmeņus, un pēc tam palīdz vadīt šīs attiecības ar šīm visām pusēm. Jā, un šis kursa mērķis ir vadīt ieinteresētās puses, klientus un pakalpojumu sniedzējus ar rekomendācijām un ITIL praksēm vērtību radīšanā organizācijas sniegtajos pakalpojumos. Šis nākošais slaids ir atkal par praksēm, kuras tiek iekļautas šajā kursā. Kurs iekļauj 5 pakalpojumu domāšanas principus, papildus bez šīm praksēm, un 7 klienta ceļojuma principus, kā arī 7 soļus klienta ceļojuma kartē. Faktiski, kā tiek veidot klienta ceļojumi, kā veidot piedāvājumus interesētajām pusēm un kā uzlabot un veicināt interesēto pušu attiecības, kā arī kā sekot līdzi un novērtēt, vai ieinteresēto pušu vēlamā vērtība tiek realizēta. Faktiski ne tikai radīt to vērtību pakalpojumos un saprast sākumā, kas ir tā vērtība radīt, bet arī pēc tam pārliecināties, ka tā vērtība ir realizēta un sasniegta, teiksim tā. Un šis kurs arī apskata detalizētāk 8 ITIL prakses, un tā kā tās var palīdzēt attiecībās starp pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Un iekrāsotās ir tās prakses, kuras izskatīsim šajā kursā. Tas ir portfolio management, relationship management un supplier management un pārējās, kuras nesaukšu, bet jūs redzat ekrānā, viņas ir. Uzsvars šajā kursā ir uz attiecību vadīšanu un noteikti ne tikai attiecību vadīšanu, bet arī šo, teiksim tā, iegūt uzticamību sākotnēji, faktiski nodibināt attiecības un iegūt saikni starp sadarbības pusēm, teiksim tā. Un trešais kurs no padziļinātajiem kursiem, par kuru jums sīkāk izstāstīšu, būs ITIL speciālists. Angliski tas būs High Velocity IT, latviski sauksim viņu par ātrgaitas IT. Šis kurs pievēršas digitālās transformācijas specifikai un palīdz organizācijām attīstīties, lai uzlabotu sadarbības starp biznesu un tehnoloģijām un izveidotu jaunu digitālo organizāciju. Un šis kurs pēta attiecības starp biznesu un IT, sniedzot studentiem ieskatu par to, kā digitālās organizācijas un digitālie operations darbības modeļi var strādāt straujā
vidē. Un operation modelis, kas ir tā vērtību ķēde, kas arī tika pieminēts pašā sākumā un tiek izskatīts detalizētāk, pamatkursā nenozīmē lēns, sarežģīts un, teiksim, birokrātisks. Tas arī var būt ļoti ātrs, efektīvs, ja tas ir nepieciešams organizācijai. Un kursā izskatīsim visus jēdzienus, kur ir saistīti ar digitālo organizāciju, noskaidrosim to, kas ir digitālā organizācija, kā arī to, ar ko tiek domāts ātrkaitas IT, jeb šis high velocity IT, noskaidrosim to, kas ir digitālā transformācija un arī to, kas ir IT transformācija, kā arī to, kas ir digitālais produkts un arī to, kas ir digitālā tehnoloģija. Ļoti daudz terminu, bet īsumā šis kurs jums noteikti palīdzēs orientēties šajos sarežģītajos terminos. Par šo arī ir tas kurs, spēt orientēties šajos sarežģītajos terminos, kas tiek pielietoti IT. Jā, un šis kurs izceļ atšķirības starp IT transformāciju un digitālo transformāciju, un tas ļauj identificēt jaunas iespējas digitālajiem ieguldījumiem, tādējādi radot ievērojumus uzņēmējdarbības iespējas, un tajā pašā laikā tas ļauj arī organizācijām veikt pareizos ieguldījumus, lai sasniegtu vajadzīgos biznesa mērķus. Un mudinot IT un digitālo speciālistus pilnveidot savas spējas, palielinot pakalpojumu faktiski sniegšanas ātrumu un uzlabojumu kvalitāti, kurs koncentrējas uz lielākas vērtības radīšanu, veicinot jaunas darba metodas un izaicinot esošos domāšanas veidus. Tas ietver faktiski digitālās tehnoloģijas, lai optimizētu gala lietotāju pakalpojumus un īstenotu dizaina domāšanu. Un faktiski kā maksimāli atvieglot to sarežģīto sistēmu, kas varbūt tās pirms tam ir izveidota. Un šis kurs arī apskata to, cik citus veidus, kurus var pielietot, un citu darba veidus metodas, kuras tiek izmantotas organizācijās, kā piemēram DevOps prakses vai Lean vai Agile pieejas, un kurām mazliet sīkāk atsaukšos nākošajā slaidā. Tad šis ir saraksts ar praksēm, kuras tiek apskatītas šī kursa ietvaros, un izceltās ir atkal tās, kuras ir iekļautas šajā kursā. Un mēs redzam, ka katrā kursā šīs atšķirās, un šis vairāk ir tāds tehniskais kurs, kurā manā uztverē īstenībā viss tehniskākais, jo arī visas tehniskās prakses ir iekļautas šajā kursa programmā. Un šis kurs jums palīdzēs izprast, teiksim tā, arī populārākos 5 biznesa mērķus, kas saistīti ar digitālajiem produktiem un to, kā tos var atbalstīt šīs ITIL prakses, kas šeit ir uzskaitīts. Un kursā šīs visas prakses tiek sagrupētas, teiksim tā, 5 lielos mērķos: vērtīgas investīcijas, ātra risinājuma izstrāde, jaunas vērtības radīšana, sasniegt garantētu atbilstību vai izturīgs jeb noturīgs operations. Un gala rezultātā, teiksim tā, visus 5 tos mērķus vienlaicīgi biznesa nevar, bet tad ir jāatrod tas balans vai tas vidusceļš organizācijām, kāds tad ir tas mērķis, uz ko organizācija iet. Un faktiski kursā apgūsim pasaulē zināmas darba metodas, kuras izmanto digitālajiem produktiem un to korelāciju atbilstoši šiem pašiem 5 mērķiem. Un par to, un tās metodas ir ļoti daudz šajā kursā, bet es jums noskaitīšu dažas, bet jūs sapratīsiet, ka viņu ir daudz, bet tā atslēga šajā kursā ir tā, ka ITIL parāda, kuras no šīm metodēm izmantot kuriem biznesa mērķiem šajos digitālajos produktos. Un tās metodas ir par to, kas ir tehniskais parāds, angliski technical debt, kas ir AB testi, kurā brīdī pielietot AB testus, kas ir CI, CD, faktiski Continuous Integration and Continuous Delivery, arī to, kas ir retrospekcijas, kas ir Kanban, kas ir infrastruktūra kā kods, kas ir brīvi savienojuma informācijas sistēma arhitektūra un kas ir izdarītā definīcija, jeb definition of done, un kas ir versija kontrole, chatops, DevSecOps un arī DevOps. Tās visas ir dažādas sistēmas, un šis kurs palīdz saprast, kuras no šīm sistēmām, metodēm, teiksim tāda ar metodēm izmantot. Kursā būs vēl arī peer review un arī AI ops īsumā. Un visas šīs un arī vēl citas darba metodas apskatīsim kursā un to, kā tās var palīdzēt mērķu sasniegšanai digitālajiem produktiem. Kā jau minēju, šis no visiem ITIL kursiem ir manā skatījumā viss tehniskākais. Jā, tas arī viss īsi ieskats šajās 3
padziļinātajās kursos, un Āris turpinās par nākošajiem 2, kas arī tiek piedāvāti BDA. Tā kā es pārtraukšu šārot ekrānu, un tad Āris izstāstīs par vēl 2, kas arī ir pieejami. Jā, tātad vēl 2 kursi no šie otrā līmeņa kursiem, par kuriem tad es pastāstīšu nedaudz savā pusē. Tie kursi, kas ietilps šajā strategic leader dimensijā. Jā, un šie abi kursi vairāk ir paredzēti IT vadītājiem un runā vairāk par to, kā organizēt pakalpojumu piegādātāju darbu. Jā, tad vairāk runā par vispārējiem vadības tēmām un labajām praksēm ap to, mazāk ap konkrētu pakalpojumu piegādes procesiem. Jā, tad šeit pirmais no šiem kursiem, kurš īstenībā ietilpst abās šajās plūsmās, gan Managing Professional, gan šajā Strategic Leader, ir ITIL 4 strateģiski kurs vai Direct Plan and Improve kurs. Jā, tad šī kursa kontekstā mēs skatāmies, kā mēs pakalpojumu piegādi salāgojam ar mūsdienu biznesa vajadzībām. Kā mēs varam vadīt organizācijas transformāciju šo te moderno pasauli, kā strādāt pie nepārtrauktās pilnveides, kā veidot šo nepārtrauktās pilnveides kultūru organizācijā, kādas ir soļi šī nepārtrauktās pilnveides procesa ietvarā, kā izveidot pašu procesu un kā šo procesu darbināt. Jā, tad Direct Plan and Improve kontekstā mēs skatāmies uz to, kā mēs plānojam, kā mēs vadam un kā mēs nepārtraukti pilnveidojam savas organizācijas darbību. Jā, tad šis te ITIL 4 strateģists kurs runā par to, kā mēs organizējam savu darbību. Un attiecīgi arī šīs te prakses, kuras mēs šeit aplūkojam, šī kursa ietvarā ir šīs te vispārējās pārvaldības prakses, jā, un šeit raugamies uz nepārtraukto pilnveidas praksi, uz organizācijas izmaiņu vadību, jā, tad organizācija izmaiņu vadības prakse runā par to, kā mēs veicam izmaiņas organizācijas struktūrās. Jā, nevis izmaiņas, kā ir izmaiņu pieprasījuma sistēmās, jā, kas ir vispārējā izmaiņu iespējošanas prakse, jā, bet par to tieši, kā mēs darbojamies ar organizācijas struktūrām, kā mēs veicam reorganizāciju, kā mēs padaram reorganizāciju praktisku un pēc iespējas vienkāršāku pieņemamu. Jā, vienkāršāk pieņemamu saprotot ar to, kā mēs cīnāmies ar pretošanos, jeb kāda veida organizatoriskām izmaiņām. Un šīs izmaiņas parasti ir tās izmaiņas, kuras rada visvairāk diskusiju, rada visvairāk nesapratnes un vai baiļu pakalpojumu piegādātāju organizācijas kontekstā. Jā, tad šeit mēs runājam par to, kā iedzīvināt šo organizācijas izmaiņas, kā veikt reorganizāciju, kā pamatot reorganizāciju, kā komunicēt par to, ka plānojās reorganizācija. Jā, tad viss, kas attiecās ap tēmām, kas ir saistīts ar mūsu pakalpojumu piegādes organizatoriskā modeļa izveidi. Jā, kur mēs runājam par to, kas ir tās atbilstošākās struktūras, kur mēs runājam par to, kā mēs iekšēni sakārtojam mums nepieciešamās aktivitātes. Jā, tad Direct Plan and Improve runā par to, kā mēs vadam mūsu organizāciju, kā mēs plānojam tās aktivitātes vai plānojam pakalpojumu piegādes procesus un kā mēs nodrošinām šo nepārtraukto pilnveidi. Un vēl nākamais kurs, kas arī ir pieejams, ir šis ITIL 4 līder kurs, jā, tad šajā te strategic leader dimensijā. Jā, tad šis kurs ir paredzēts arī IT vadītājiem, IT direktoriem, organizāciju vadītājiem, jā, šiem te C līmeņa cilvēkiem, jā, kur mēs vairāk skatāmies uz to, kā mēs strādājam no biznesa puses, kur mēs analizējam biznesa tendences, kur mēs analizējam un runājam par to, ka mums vajag saprast kopējās norises tirgu, kur vajag saprast ārējo vidi, kā mēs pielāgojam savu organizāciju mūsu klientu vajadzībām, kā mēs pielāgojam savu organizāciju tirgus reālijām, kā mēs efektīvi izmantojam jaunākās un modernākās tehnoloģijas, ja? Kā mēs radam
mūsu vīziju, kā mēs formulējam savu misiju, jā, tad kā mēs darbojamies un kā mēs uzliekam organizācijas mērķus, jā, lai būtu efektīvs pakalpojuma piegādātājs. Jā, tad arī šīs prakses kontekstā mēs aplūkojam šīs te vispārējās prakses, kur mēs skatāmies uz to, no kādiem LEGO klucīšiem mēs veidojam savus risinājumus, jā, tad šis te arhitektūras pārvaldība, kur mēs skatāmies, kā mēs mēram savas organizācijas darbību un veikt spēju, jā, šis te measurement and reporting prakse, kur mēs skatāmies, kas tad īstenībā ir tie pakalpojumi, kurus mēs sniedzam, jā, kas tad ir šis te pakalpojumu portfelis, kuru mēs nodrošinam saviem klientiem, kur mēs skatāmies, kā mēs pārvaldam finanses, jā, un analizējam šo te finanšu dimensiju tam darbam, kuru mēs veicam, jā, kur mēs skatāmies, kā saskaitīt izmaksas, kā pārvaldīt riskus, kā pārvaldīt stratēģiju, jā, tad no izveidošanas līdz realizācijas momentam, jā, tad kā mēs vadam savu organizāciju, kā mēs strādājam ar cilvēku resursiem, kas ir mūsu rīcībā, jā, šis te talantu pārvaldības lietas, kā mēs definējam savus kompetenci modeļus, kā mēs saprotam, kas mums ir jādara pašiem, kur mums ir efektīvāk izmantot ārpakalpojumu, jā, kur mums ir jāfokusējās un jābūt vieta radošumam, un kur mums ir jābūt inovācijām un agile pieejai, un kas ir tās organizācijas, kur mēs fokusējamies uz standartizāciju un uz kur mēs ejam pēc konvejera principu, kur ir svarīgi vienmēr izpildīt vienādi kaut kādas aktivitātes, un kur mēs varbūt skatāmies uz fabrikas pieeju, un kur radošumam galīgi nav vietas. Jā? Tad, kā mēs veidojam savu organizāciju, kā mēs izmantojam visas metodas, kas ir mūsu rīcībā, lai padarītu mūsu pakalpojumu piegādātāju organizāciju pēc iespējas efektīvāku. Jā, tad saliekot visu kopā, es varbūt atgriezīšos pie tā slaidiņa, kur mums bija šie te eksāmeni, tā ļoti ātri. Jā, tātad. Saliekot visu kopā, mums šie divi pēdējie kursi, par kuriem es runāju, tad Direct Plan and Improve un Digital un IT Strategy ir Strategic Leader trackā, jā, tad kursi, kas ir paredzēti vadītājiem. Jā, IT vadītājiem, organizācijas vadītājiem, pakalpojumu piegādātāju vadītājiem. Jā, ITIL Managing Professional kursi ir paredzēti cilvēkiem, kuri ir atbildīgi par pakalpojumu piegādi. Jā, tas varbūt ir tas pats IT vadītājs, jā, tas var būt kaut kāda konkrēta biznesa virziena vadītājs IT jomā, nezinu, IT infrastruktūras direktors, jā, vai palīdzības dienesta vadītājs. Jā, un ITIL Practice Manager, jā, tie ir tie cilvēki, kas nodarbojas ar konkrētām lietām, jā, kas ir atbildīgi par konkrēto jomu, nu, piemēram, palīdzības dienesta vadītājs. Jā, tad šeit mēs runājam par konkrētajām praksēm, kas ir nepieciešams kādā no konkrētajām dimensijām. Un tajā brīdī, kad mums ir viss, tad mēs nonākam pie šī te ITIL Master titula. Jā, tā. Nu, lūk, ar šo laikam mēs varētu ķerties klāt pie jautājumiem. Varbūt Armīnam vēl ir kaut kas, ko viņš gribētu padalīties ar visiem. Okay. Tas, ko es gribēju par šo papildināt, jūs redzat apakšā ir ITIL Foundation, jeb ITIL pamatkurs, un tajā pamatkursā ir iekļauts 15 prakses. Un šeit prakšu menedžers pa kreisi īstenībā tie saīsinājumi, tie SD un CI vai arī PRM, faktiski tie ir tie prakšu saīsinājumi. Un tās pašas prakses, kas pamatkursā ir 15, tās pašas prakses ir padziļinātāk prakšu menedžers blokā. Faktiski, ja jums interesē kāda cita prakse, kura nav pamatkursā, tad jums ir jāiet Managing Professional vai Strategic Leader ceļš, bet ja jūs gribat to pašu, kas pamatkursā, bet vēl detalizētāk par visām praksēm, tad īstenībā jāiet prakšu menedžers ceļā. Un jūs īstenībā paši varēsiet izvēlēties tur, kuru no tām 5 jūs vēlaties nokārtot. Tas arī vēl, teiksim, tā no PeopleCert tikai vēl top. Šis ir jauninājums visā ITIL 4 šīs prakšu menedžers, teiksim tā. Jā, tas ir tas, ko es gribēju papildināt. Vēl viena lieta var papildināt. Ja ļoti ieskatās, tad var arī ir jautājums. Šeit pa kreisi ir extension modules, ir papildus modeļi un ir IT asset management. Jā, un īstenībā IT asset management ir īstenībā 2 vietās, 3 vietās. Ja pamatkursā mēs izstāstam jums
2-3 slaidos par IT asset management, mēs redzam, ka šeit atsevišķi papildus moduls ir 3 dienās par šo IT asset management, un tajā pašā laikā zem praksēm viņš arī ir kā 1 dienas kurs IT asset management, tā kā ir iespēja izvēlēties, cik detalizēti par šiem kursiem un kādā līmenī vēlaties iet. Tā kā, jā,